Vai, piemēram, arī ikdienas dzīvē un vēl svarīgāka ir vieta vai cilvēks? Es domāju, ka cilvēki ir tas, kas veido vietu. Jā. Jo arī man, teiksim, ir šī vieta Ulbraka. Ulbrakā es esmu dzīvojis 20 gadus noteikti. Man liekas, ka varbūt nedaudz pat vairāk. Un šī vieta vienmēr man ir asociējusies ar tādu kā mājas sajūtu, jo mēs abi ar Maiju, mēs esam tomēr gājuši Rīgas Franču licejā. Mums ir tā pieredze braukt uz Rīgas skolu, un Rīgas skolā tur tā attieksme ir tāda, es neteikšu, ka gluži tā kā snobiska, viņa ir tāda augsta. Un mums vienmēr ar ģimeni bija tā iespēja atbraukt uz šejieni, kur tev kaimiņš sasveicina. Mums vienmēr tā iespēja bija aiziet uz dienas centru, kur mamma strādāja, un tur sasveicināties ar kaut kādiem jauniešiem, kurus tu zini. Rīgā arī, kad es gāju pulciņos, teiksim, dejošanas pulciņā, tur tā attieksme, teiksim, pat bērniem salīdzinot to vietu, kur arī bija spēļu istaba, pret dienas centru, kas ir gandrīz tāda pati iestāde. Tie bērni bija, cik es atceros, tādi klusāki, viņi tā kā savā starpā īsti tā neiesaistījās, kā tas bija vienkārši šeit. Cilvēks pirmajā vietā, ja cilvēks veido vietu. Vieta nebūs, ja tajā nebūs cilvēku. Un mēs vēl nesen satikos ar savu labāko draudzeni, arī viņas mamma ir šeit, es redzēju. Un mēs tieši teicām, ka patiesībā sakot, skola bija tā vide, un tad atbrauci šeit, un te bija pilnīgi cita dzīvība, te bija visas blēņas, ko varēja vien darīt, draugi, visi mani bērnības draugi vēl projām ir nāk no šejienes, no Ulbrukas, kur mēs dzīvojam. Kā mēs paši sakam, tā bija tāda mūsu tā mazā vide.